Ziniet, man dažreiz šķiet, ka es nedzīvoju 80 km no savas dzimtās Panevēžas, bet gan uz citas planētas vai vismaz tādā vietā, kur laiks plūst caur biezu sīrupu. Es skatos uz jums, latvieši, un manā galvā skan tikai viens jautājums, kas ar katru gadu kļūst skaļāks un uzstājīgāks. Kur ir jūsu dusmas? Kur ir tas brīdis, kad jūs pasakāt, viss pietiek, es vairs neļaušu sev kāpt uz galvas? Es šeit Bauskā dzīvoju jau 8 gadus, strādāju ar jūsu uzņēmējiem, dzeru ar jums alu, un es joprojām nevaru pierast pie šī jūsu bezgalīgā, gandrīz svētā miera, kas patiesībā sāk izskatīties pēc bīstams apātijas. Es esmu lietuvietis, man ir 45 gadi, un lielāko daļu savas apzinātās dzīves esmu pavadījis sabiedrisko attiecību un marketinga jomā. Es zinu, ka strādā pūlis, es zinu, ka strādā emocijas, un es zinu, ka emocijas ir dzinējspēks, bet šeit, Latvijā, man dažreiz šķiet, ka dzinējs ir izslēgts un jūs vienkārši ripojat no kalnina, cerot, ka apakšā nebūs siena. Palieciet ar mani līdz galam, jo es gribu jums pateikt kaut ko tādu, ko jūsu pašu draugi jums nekad nepateiks, jo viņi ir pārāk pieklājīgi. Bet es nesmu latvietis. Es esmu lietuvietis. Un mēs lietas sausam izstājos vārdos, pat, ja tie skan skarbi. Pirms 8 gadiem, kad es pārcēlos uz Latviju, es biju sajūsmā. Man liekas, ka latvieši ir inteligentākie, miergākie un eiropeiskākie cilvēki Baltijā. Es skatājos uz jūsu sakoptajiem dārziem, uz to, cik klusi jūs runājat sabiedriskajā transportā, un domāju. Ak, Dievs, cik šeit ir ar patīkami pēc Lietuvas mūžīgā hausa un blaušanas. Paneveža, kur es uzaugu, dzīvē bija savādāka. Tur, ja tev kaut kas nepatīk, tu to pasaki uzreiz. Tur ir enerģija, tur ir tāda veselīga agresija, kas dzen uz priekšu. Bet šeit viss bija tik rāmi. Es domāju, ka tas ir briedums. Bet tagad, pēc 8 gadiem, strādājot marketinga un palīdzot Latvijas firmām tikt Lietuvas tirgu, es saprotu, ka tas nav briedums. Tas ir kaut kas cits. Tas ir ko padara gens. Atceros vienu spilgtu piemēru pirms dažiem gadiem. Lietuva toreiz pacēla cenas kādam svarīgam pakalpojumam, šķiet, tā bija elektrība vai kaut kas saistīts ar nodokļiem. Nākamajā dienā vilna pie Seima bija 1000 cilvēku. Tur lidoja olas, tur bija troksnis, tur bija reālas dusmas. Cilvēki kliedza, mēs par šito nemaksāsim. Un ziniet, kas notika? Politiķi nobijās. Viņi sāka taisnoties, viņi sāka meklēt kompromisus. Tajā pašā laikā Latvija ar kaut ko pacēlā. Es gāju pa regu, skatījos zinas un gaidžu. Nu, šātis jau kad tad būs, tā būs īsjos. Kad latvieši izies ielas, bet nekas nenotika. Es dzirdēju tikai vienu frāzi visapkārt, jo ko padarsi, gan jau izdzīvosim. Jāatrod otrs darbs. Šāda frāze, ko padarsi, mani vienkārši dzen izmisumā. Tā ir jūsu nacionālā lūgšana. Tā ir kā baltais karogs, ko jūs izkarat vēl pirms kaujas sākuma. Jūs esat gatavi strādāt 2-3 darbos, atteikties no atvaļinājuma, ēst lētāku desu, bet jūs neiesiet un neprasīsiet to, kas jums pienākas. Tas ir tāds pasietbas genotīps. Vēsturiski tas droši vien palīdzēja jums izdzīvot cauri visiem kariem un okupācijām, vienkārši noliekt galvu un pagaidāt, kamēr negaiss pāries. Bet šodien, 21. gadsimtā, tas jums traucē attīstīties. Pasaule nepieder tiem, kas klusi gaida sturā. Pasaule pieder tiem, kas ir nekaunīgi. Marketinga, kur es strādāju, šī atšķirība ir redzama visvairāk. Kad es strādāju ar lietuviešu klientu, viņš man saka, es gribu būt pirmais, es gribu sagraut konkurentus, es gribu, lai par mani runā visi. Viņa ir tā drosme un pat neliela deva nekaunības. Kad es atnāku pie Latvijas uzņēmēja, viņš sēž savā skaistajā ofisā, dzer kafiju un saka, ziniet, mēs gribētu talenam, nevajag pārāk skali, mēs negribam nevienu aizvainot. Galvenais, lai ir kvalitatīvi,
ganģau pircējs mūs atrad takas. Es viņam saku, nē, neviens tevi neatrad atdas, ja tu pār sevi neblausi. Bet viņi baidās. Viņi baidās būt pārāk daudz. Jūs esat kā baltīģas Japani. Tik ļoti pieklājīgi, tik ļoti disciplinēti, tik ļoti ieturēti, ka aiz tās maskas pazūd jebkāda kaisle. Es jums izstāstīšu vienu stāstu no savas pieredzes šeit, viena no Latvijas uzņēmumiem, kur es konsultēju. Tas bija pirms kādiem 4 gadiem. Ofisā valdīja pilnīga netaisnība. Priekšnieks bija reāls tirans, nevis tāpēc, ka viņš būtu gudrs, bet tāpēc, ka viņš vienkārši bija rupīšs. Viņš publiski pazemoja darbiniekus, nemaksāja solītas prēmijas un lika strādāt virsstundas bez atlīdzības. Es redzēju, ka mani kolēģi latvieši, gudri, talantīgi cilvēki ar magistra grādiem sēdēja pie saviem galdiem, skata džas, monitoros un vienkārši klusēja. Viņu seģas bija kā akmena izkaltas. Es redzēju, ka viņiem trīc rokas no aizvainojuma, bet viņi neizdvesa neskanas. Viena sapulce, kad priekšnieks kārtējo reizi saka bruket muti un saukat visus par idiotiem, es neizturēju. Es piecelos kājas un pateiku, klausies, tu nevari tā runāt ar cilvēkiem, mēs neesam tavi vergi. Ja tu nevari vadīt komandu ar cienu, tad varbūt tev te nav jābūt. Ofisā iestājās tāds klusums, kā varēja dzirdēt, kā mušas lido. Es paskatījos uz saviem kolēģiem, gaidāms atbalstu. Es domāju, es saku, tagad jūs pievienosieties. Bet viņi vēl dziļāk ierava galvās plekos. Viņi skatās savas klaviatūras, it kā tur būtu rakstīta visas dzīves jēga. Pēc sapulces pie manis pienāka viena kolēģe, klusi piebakstādzi pie piedurknes un čukstēja. Lietuviet, tu esi malacis, mēs visi tev piekrotam, bet tev nevajadzēja tā lekties. Tagad viņš tevi izēdas. Vai jūs saprotat, cik tas ir skumji? Jūs piekrītat, jūs jūtat netaisnību, bet jūs baidaties lekties. Jūs labāk izvēlaties klusu ciešanu nekā atklātu konfliktu. Un tas priekšnieks tiešām mēģināja mani izēst, bet viņam nesanāca, jo es esmu lietuvietis un es cīnījos pret. Beigās es aizgāju pats, jo nevarēju strādāt vidē, kur vīrieši un sievietes lauž pret sevi turēties kā pret kaislaukiem. Bet tas stāsts man palika atmiņā, kā ideāla metafora visai Latvijas sabiedrībai. Jūs redzat, ka valsts kaut kas nav kārtībā, jūs redzat korupciju, jūs redzat sliktus ceļus vai netaisnīgus likumus, bet jūs vienkārši skatāties monitorā un cerat, ka kāds cits, varbūt kāds lietuvietis vai kāds trakais, aizies un visu sakārtos jūsu vietā. Es tagad dzīvoju Bauskā, man patīk šī pilsēta, man patīk tā lēna upes plušana, un man patīk tas, ka šeit cilvēki iristi, bet pat šeit provinces mierā es redzu to pašu. Cilvēki sūdzas pār cenām veikalos, viņi salīdzina, Lietuva Maksima ir lētāka, tur gala maksā tik, bet pie mums tik. Es saku, nu, un ko jūs darsiet? Viņi noplata rokas. Nu, ko padarsi? Brauksim uz pasvalī iepirkties. Jūs esat gatavi tērēt laiku un benzinu, lai aizbrauktu uz kaimiņu valsti pēc lētāka piena. Bet jūs nesat gatavi pajautāt saviem politikiem vai tirgotāģiem. Kāpēc pie mums viss ir dārgāks, ja algas ir tādas pašas vai mazākas? Man dažreiz šķiet, ka jūsu pieklājība robežojas ar vienaldzību pret savu likteni. Jūs esat tik ļoti aizņemti ar to, lai izskatītos pareizi un kulturāli, ka esat pazaudējuši savus zobus. Dusmas nav nekas slikts, dusmas ir enerģija. Ja tu nevari palikt dusmīgs, kad tevi apkrāpja, tad tu esi viegls upuris. Un man ir žēl to skatīties, jo es jūs tiešām malu kā kaimiņus. Mēs esam pēdējie balti uz šīs zemes. Mums vajadzētu turēties kopā un mācīties vienam no otra. Es gribētu, lai mēs, lietuvieši,
Panemam no jums nedaudz ta miera un esteticas izjūtas, bet es loti gribetu, lai juz no mums panemat, to lietuvisko nekaunabu. Ziniet, kāpēc Lietuva pēdējos gados ekonomiski sāk apsteigt Latviju daudzos ratažos? Tas nav tāpēc, ka mums būtu labāki politiķi. Mums viņi ir tikpat slikti vai pat sliktāki. Atšķirība ir tāda, ka lietuvietis neļauj sev tik ilgi kapt uz galvas. Ja biznes redz, ka valsts traucē, biznes sāk blaut. Ja cilvēks redz, ka viņam atņem naudu, viņš iet un pieprasa paskaidrojumus. Mums nav tas iekšējās barjeras, ko par mani padomās kaimini. Mēs labāk būsim tie skalie un neaudzinātie, bet mēs dabūsim savu. Esmu novērojis, ka Latvijā cilvēki ļoti baidās no emocijām. Ja kāds sāk runāt skalāk vai izrādīt aizkaitinājumu, pārējie uzreiz uz viņu skatās kā uz slimu. Lūdzu nomierinieties, nevajag te scēnas taisīt. Bet dažreiz scēnā ir vienīgais veids, kā panākt rezultātu. Jūsu inteligence ir jūsu rota, bet reizē arī jūsu cietums. Jūs esat ieslodzīti savā latviskajā pieklājībā tik dziļi, ka nespējat aizstāvēt savas elementārās tiesības. Es gribu jums jautāt, kad pēdējo reizi jūs jūtat patiesas, svētas dusmas par to, kas notiek jūsu valstī vai jūsu darba vietā. Un galvenais, ko jūs ar tam dusmām izdarāt, vai jūs tas norīdžat kopā ar reta kafiju un aizgājat strādāt savu otru darbu, vai tomēr mēģināt kaut komentēt. Mana darba marketingā es bieži saku Latvijas uzņēmējiem. Nebaidieties, bet agresīvi tirgu. Nebaidieties pateikt, ka esat labākie. Tas nav lielaigi, tas ir pašcienas jautājums. Bet viņi sāk sarkst. Viņam likas, ka labāk ir klusam sēdēt malā un gaidīt, kad kāds pamanīs viņu kvalitāti. Bet šodienas pasaulē neviens nepamanās klusētaģu. Šodienas pasaulē pieder tiem, kas prot sevi pasniegt un, ja vajag, ar parādot raksturu. Mēs, lietuvieši, uz jums skatāmies ar tādu kā brāla mīlestību un reizē neizpratni. Mums skauž jūsu miers, jūsu jūrā un jūsu skaista raga, bet mēs nekad nesapratīsim jūsu vēlmi ciest klusumā. Mēs gribētu redzēt Latviju, kas ir nevis mierga oāze, bet gan spēcīgs, pašpārliecināts spēlētājs, kurš zina savu vērtību un neļauj nevienam, ne vietējam oligarham, ne ārzemju investoram, ne kaimiņu valsts diktatoram diktēt noteikumus. Tas, ko padara si, ir jānodedzina. Tas ir indeks vārdu savienojums. Tā vieta vajadzētu būt, ko mēs ar to darsim. Redzat atšķirību. Pirmajā gada džumā jūs esat upuri, otrajā noteicēji. Un es tiku, ka latviešos tas spēks ir. Es to redzu jūsu dziesmu svētkos. Tur tāda milzīgā kopkore. Ir tāda enerģija un tādas jaudas dusmas, laba nozīmē, ka kalni varētu gasties. Bet kāpēc tā enerģija paliek tikai meža parka estrāde? Kāpēc jūs to nepanemat laidzi uz saviem birojiem, uz savām pašvaldībām un uz savu ikdienu? Es šeit esmu nodzīvojis 8 gadus un nenožēloju nedienu. Latvija ir kļuvusi par manām mājām. Man ir latviešu draugi, un es pat esmu iemācījies baudīt to jūsu klusumu pie dabas, bet es nekad nebeigšu būt lietuvietis, kurš jums piebakstīs pie sana un teiks: Haija, mosties! Tevi tikko apkrapā, kāpēc tu sēdi un smaidi? Pirms es beidzu šo monologu, es gribu jums novēlēt vienu lietu. Iemācieties dusmoties. Ne jau destruktīvi, ne jau lai kaut ko saplestu, bet lai sevi aizstāvētu. Iemācieties pateikt ne tam, kas jums nepatīk. Beidziet būt tik sasodāti, saprotoši pret visiem, izņemot sevi. Jūsu pacietība nav tikums, ja tā neļauj jums dzīvot labāk. Jūsu pacietība šobrīd ir jūsu lielākais ienaidnieks, kas barotos, kuri izmanto jūsu klusēšanu savā labā. 8 gadi Latvijā man ir iemācījuši, ka jūs esat brīnojami izturīga tauta, bet izturība un padevība nav viens un tas pats.
es gribētu, lai nākamreiz, kad kāds mēģina jums atņemt to, kas jums pienākas, jūs nevis nopustos un pateiktu, ko padarīsi, bet gan cieši ieskatītos acīs un pateiktu: pietiek. Šoreiz tas neies kauri. Un tad jūs redzēsiet, cik ātri pasaulē ap jums sāks mainīties. Ko jūs par to domājat? Vai tiešām esat tik pacietiski, vai arī kā lietuvietis vienkārši nesaprotu jūsu dzilo latvisko dvēseli? Rakstiet komentāros, pasakiet man, ka es kļūdos, vai ja uzdrošināties, atcestiet, ka jums tiešām pietrūkst nedaudz lietuvisko dusmu. Es lasīšu visus komentārus, pat ja tie būs dusmīgi. Patiesībā, ja tie būs dusmīgi, es būšu priecīgs. Tas nozīmēs, ka esmu jūs beidzot uzvilcis. Vai vēlaties, lai es pastāstu vairāk par to, ka es salīdzinu Latvijas un Lietuvas biznesa vidi un kāpēc mēs dažreiz uzskatām jūs par pārāk lēniem partneriem?